Godājumie rīdzinieki, mani sauc Juris Radzēvičs, es esmu Rīgas domas deputāts un sociālo jautājumu komitejas vadītājs. Ik viens zina, ka ģimenes pamats šūna ir ģimene. Ģimene, kurā vecāki rūpējās par saviem bērniem un bērni atbalsta savus vecākus. Līdzīgi mēs varam arī teikt attiecībā uz pilsētu, kurai jārūpējās par saviem iedzīvotājiem. Un tas nozīmē atbalstu gan pie bērnu piedzimšanas, gan arī senioru vecumā, kad varbūt kāds tuvinieks ir ar demenci. Mēs esam ieplānojuši, ka ir nepieciešams ģimenei sniegt atbalstu vismaz 1500 eiro apmērā pie bērnu piedzimšanas. Tas nozīmē arī virkni pakalpojumu, kas būtu jāsniedz visai ģimenei. Tas nozīmē arī pabalstus un atbalstu senioriem 200 eiro apmērā, ja šāds nepieciešamība rodās. Mēs arī runājam par to, cik problemātiski ir saņemt atbalstu, ja kāds tuvinieks sirgst ar demenci. Un arī šis atbalsts mums ir ieplānots tuviniekiem.